Balvu novadā ir 10 pagasti, kas ar savu dzīves prieku, patriotismu un enerģiju rotās svētku gaisotni. Šeit sastapsiet arī dziedātājus no Tilžas pagasta, kur kordziedāšanas saknes dzītas pirms vairāk kā 120 gadiem. Tilžā kultūras lauciņa saknes ir ļoti plaši izplatušās un varam būt pagodināti, kad jau 1890. gadā, īsu brītiņu pēc tā, kad Rīgā bija notikuši vispārējie dziesmu svētki, Tilžā tātad arī rodas koris, viens no vecākajiem Latgalē, un arī ir vērts pieminēt tādu faktu, ka šis Tilžas jauktais koris arī 40. gadā piedalījās pēdējos pirmās brīvvalsts laika dziesmu svētkos Daugavpilī. Mēs zinām, ka šie ir ļoti vēsturiski dziesmu svētki, jā, kad jau, kas pēc tam sekoja, mēs zinām. Un likumsakarīgi arī strādājot skolā, mans uzdevums un arī sirds darbs ir tieši šie kolektīvi. Tilžas vidusskola lepojas ar savu kori un vokālo ansambli Varbūt, kas sevi apliecinājuši starp labākajiem koriem un ansambļiem visā Latvijā. Es iedu gan kori, gan viena patiesma un dziedājusi, gan ansambli. Mēs jau no bērnības mācāmies šo te atbildību par to, ka jāiet uz mēģinājumiem un mīlestību pret dziesmu. Un arī daudzi, kas pabeidz skolu, meklē kolektīvus, kur piedalīties un šo te, dziedāt un būt kopā. Ar ansambli Varbūt mēs piedalījāmies daudzās skatēs. Balvos notika novada skate, kur arī dabūjām labus rezultātus, devāmies tālāk uz reģiona, Latgales reģiona skati. Tur arī dabūjām ļoti labus rezultātus un beigās mēs nokļuvām arī Rīgā finālā. Šajā finālā mēs bijām, teiksim tā, ka labākais ansamblis vidējā grupā. Korītis katru gadu arī strādā pie repertuāra, strādā pie tā, lai sagatavotos dziesmu svētkiem un gandarījuma brīži gan dziedātājiem, gan arī man kā diriģentei ir tad, kad izdodas vai gandrīz izdodas. Noteikti šāds brīdis bija pagājušie dziesmu svētki Rīgā pirms 3 gadiem, kad koris pāri par 300 koru konkurencē izcīnīja tiesības piedalīties koru karos, jeb koru finālā. Un koru finālā izdziedāja sev augstākā kaluma diplomu, tas ir zelta diploms.